visiem, ar jums esmu es, Alise. Kā jau redzat, beidzot esmu mājās, bet neesmu pie savas sienas, jo šis ir īpašs videoklips. Varbūt noprotat, ka šis ir svap. Šis ir jau otrais svap manā kanālā. Esmu pamanījis, ka jūs esat pamatīgi iecienījuši šādu veidu video. Tādēļ es nolēmu uztaisīt svapu. Un šo svapu ir dāvanu apmaiņu es šoreiz izlēmu uztaisīt ar youtuberi vārdā Kadīmē, jeb Katrīna. Esmu ļoti satraukta, jo tieši šodien pirms stundas vai divām mēs satikāmies un apmainījāmies ar mūsu kastēm, jeb dāvanām. Šeit ir arī manējā kaste. Tā ir Adidas kaste, kas Adidā ir modē ever. Jā, tad nesīsimies uz bāku, ķersimies pie tā, kas ir iekšā šajā kastē. Kā jau noprot, pirmais, ko es te redzu iekšā, ir vēstulīte no Katrīnas, un es to izlasīšu. Es tevi izaicinu. Pirms vēri vaļā dāvaniņas centies uzminēt, kas tur ir iekšā. Es to arī mēģināšu darīt. Protams, es nesaku, ka man tas iznāks. Ilgāk tevi nekavēšu un varu sākt vērt vaļā. Tā tur bija rakstīts. Tādēļ es arī nekavēšos un nelikšu jums gaidīt. Sākšu ar pirmo lietu, ko es te redzu iekšā. Un kā pirmo es vēršu vaļā šo te sarkanā papīra iesaņoto dāvaniņu, un te rakstīts virsū ir vēl viens ananās. Es tiešām nevaru iedomāties, kas te varētu būt iekšā. Varbūt tā varētu būt svece ar ananās smaržu, ja tur rakstīts virsū ananās, bet, kaut kas varētu būt saistīt ar ananāsu. Es tiešām nezinu. Tā varētu būt svece, jo tā ir tā kā sveces formā, bet vērsim vaļā. Jā, es uzminēju, tā ir svecīte, tā ir svecīte ar ananāsu, jā, es uzminēju, 1 punkts manā labā. Trusīs ir so pineapple. Un viņa ir dzeltena. Paldies tev, man tieši noderēja svecīte, jo man tikko beidzās mana svecīte, kas bija parasti balta līdzīgā, un paldies tev, jo man šī tiešām noderēs, ka nākamo vaļā es vēršu šo te, kur virsū ir rakstīts, vai tu precēsi mani. Viņa mani izaicināja minēt, kas tur ir iekšā. Teicu, ka tas varētu būt grūti, jo viņa mēģināja uzrakstīt pēc iespējas radošāk, bet es nezinu, kas tur varētu būt iekšā tiešām. Es pat pēc formas arī nevaru nojaust, kas tur varētu būt iekšā. Nezinu. Es nevaru uzminēt. Tas ir konfekšu gredzens no Taigera, tā kā konfekti, man liekas. Jā, oh my god. Jesus. Paldies tev par šo. Es nekad viņu nesādusi. Es esmu viņu redzējis Taigerī, bet, protams, viņu nenopirku. Un paldies tev, tas varētu būt interesanti. Nākamo lietu, ko es redzu, tā ir tāda mazā iepakojumā lietā. Te virsū ir rakstīts atrodi radošu pielietojumu. Šis ir pārāk grūts izaicinājums. Es nezinu nopietni, kas tur ir iekšā. Tā forma ir tik interesanta. Es nevaru. Es tev par šo. Es nopietni, es zinu. Šis ir tas skočiņš no Taigera ar tiem uzrakstiem. Un viņš ir rozā krāsā un ar kaut sarkanu uzrakstu. Un paldies tev par šo. Man bija viens tāds skočiņš ar ūsiņām. Jūs zinat viņu. Bet, protams, ka es viņu lietoju, un man tiešām noderēs. Es atradīšu radošu pielietojumu, es apsolu. Nākamā lieta, ko es šeit saskatu, ir šāda te zilā iepakojumā, un te virsū ir rakstīts, brilles vai saules brilles vienmēr būs drošībā. Tāda būtu iekšā saules brillu mats. Saules brilļu maciņš. Bet, lai tu neskatot svešu vaļā, kā jau teicu, tas ir saules brilļu maciņš sarkanā krāsā.
Paldies tev, viņš var būt diezgan noderīgi, tīpaši vasarā, kad saules brilles ir ļoti noderīga lieta. Paldies tev, tas noderēs. Nākamā lieta, es vēršu vaļā šo te, un te visu rakstīts ir Latvijas garša. Latvijas garša. Varbūt tur iekšā ir kaut kas ēdams. Es tiešām nezinu. Vēršu vaļā. Tie ir čipši un es saprotu, ka mēs tur visu bija rakstīt Latvijas garša. Sieru čipši ir viena no maniem mīļākajiem čipšiem, kā arī šie te sieru bumbas tieši. Un paldies tev, man tiešām ļoti garšo čipši. Paldies tev, man tiešām garšo. Interesanti dāvana, starp citu. Kā nākamo lietu, es vēršu vaļā šo te, un te virsū ir rakstīts vasaras auglis. Un uzzīmēts ananās. Tagad es saprotu, kāpēc tas svecīts virsū bija rakstīts vēl viens ananās, tādēļ, ka šis ir tas pirmais ananās. Es esmu pārliecināta, ka arī šeit ir kaut kas saistīts ar ananāsu, bet, piedod, es tiešām nezinu, kas tur varētu būt iekšā. Paldies. Viņi ir ļoti smuki. Ir auskariņi ar ananāsu. Cik forši. Oh my gosh. Man tā patīk. Paldies tev. Viņi ir ļoti, ļoti skaisti. Man ļoti patīk nesēt dažādus auskarus un izpausties ļoti pēc iespējas radošāk. Un man tiešām ļoti patīk šie. Nākamā lieta ir šī te diezgan pasmagā lieta. Un tur virsū rakstīts ir atpūta. Un man tiešām nav ne jausmas, kas tur varētu būt, jo viņa ir diezgan smaga. Es jūtu kaut ko apaļu, bet es tiešām nenojaušu, kas tur varētu būt iekšā. Tāpēc tik labi smaržoju. Tas ir Stenders vanas bumbas, turklāt man nebija mājās tādas vanas bumbas. Nopietni, es biju viss izbeigšās. Un wow, cik forši, tās ir 2 vanas bumbas. Un smaržo pasakaini, nopietni. Man nokrīt šī zīmīte, bet pirmā no tām ir šāda te, kas ir tā kā keksiņa formā, ja? Un tā ir ļoti, ļoti smaržīga, viņa smaržo pēc vanīļas, bet tā ir ar ko tas ir? Vanas burbuļu bumba, šokolādes sapnis, bet viņa smaržo pēc vanīļas. Viņa tiešām ļoti, ļoti smuki smaržo. Un otra vanas bumba ir šāda te. Rozā un balta, viena pusīte ir rozā un otra ir balta. Un šī te ir ar zemenēm, zemeņu piena vanas burbuļu bumba. Tiešām arī smaržo pēc zemenēm. Paldies tev par šīm abām, viņas būs ļoti noderīgas. Man ļoti patīk iet vannā ar vanas bumbām. Paldies tev par tām. Kā nākamo dāvanu es redzu šo te, kurai nav uzraksta, tāpēc es pat nenojaušu, kas tas varētu būt, un es ķeršos klāt to vērt vaļā. Jā, ir ļoti smuki iepakota. Ļoti patīk. Tas ir maziņš lupu balzāmiņš. Tik smieklīgs. Oh my gosh. Es noteikti noderēs kādos nelielos pārgājienos, kad tev nav baigi daudz vietas. Viņš ir ļoti maziņš un viņš var ielīst jebkur kabatā. Oh my God, un tik ļoti mīlīgs. Paldies tev, tas tiešām noderēs. Nākamās ir rakstīts viss, ko tev vajag zināt. Alise. Vai tas nav A burtiņš? Es jūtu iekšā kaut kas saistīts ar A burtu. Tas ir tāds A burtiņš, es jūtu to. Un tad te vēl iekšā ir rakstīts, esi oriģināli un izveidos savu sapņu A. Es saprotu, ka viņš ir laikam jāapzīmē, un tad tu viņu var kaut kur novietot. Milzīgs tev paldies par šo, un man šis ļoti patīk. Es viņu noteikti kaut kur nolikšu savā istabā. Lielas tev paldies, šis ir ļoti foršs. Nākamā lieta ir šī te, kas ir mīksta. Kā es jūtu, un te virsū ir rakstīts, man šķiet, bez šī neviens svap nav iespējams, bet es nezinu, kas tas varētu būt, piedod, Katrīna, es tiešām nezinu. Tās ir fluffy zeķes, tik foršā krāsā, wow,
jā, tā tas ir nopietni. Es tev piekrītu, es tev piekrītu. Papīzētas vienmēr nodara. Un milzīgs tev paldies par tām, starp citu. Man tagad būs tādas... Es varēšu tagad savas papīzētas iedalēt. Viens būs gulēšanai, viens būs dienai. Milzīgs tev paldies, man šī krāsa tiešām ļoti patīk. Un varbūt jūs zināt, man ir mīļākās krāsas rozā un zila, kā arī viss tumšie toņi. Un man ļoti patīk ir rozā krāsa. Milzīgs tev par šīm paldies. Nākamā un pēdējā lieta, un arī, manuprāt, vislielākā un smagākā lieta, ir šī kurpēcformas. Var pateikt, ka tas ir kaut kāds pieraksta blociņš. Un te ir arī pildspalva virsū, bet te ir arī tekstiņš uzrakstīts. Tas taviem sapņiem, idejām un iedvesmai. Tas ir šāds te bloknots. Es jau sen viņos redzēju Tigerī, bet es nekādus tieši šo neesmu nopirkusi. Man ir pirkti dažādi citi, bet tieši šis man nav bijis nopirkts. Un es nesaprotu, kā tu to zināji, kad man tieši šis nebija, jo man viņš ļoti patīk, un arī šī pildspalviņā. Es tev paldies par šīm abām lietām, man viņas tiešām ļoti patīk. Tas arī bija viss, ko man Katrīna uzdāvināja, un šeit būs arī neliels ieskatiņš. Left to crack open, I couldn't ignore the pain, possibility of having hope in this insanity that we still could be, but we're stuck floating in between. I put me on a shaft, it's a sin of sad to leave this box I out, shattering anything that I Milzīgi paldies, Katrīna, pateikt par visām šīm te lietām. Man viņas tiešām visas ļoti patīk. Visas lietiņas, un es esmu ļoti priecīga, ka es ar tevi uztaisīšu vēl. Un viņas būs ļoti noderīgas. Tad paldies arī tev par to, ka tu nosties. Un es būtu ļoti patīk, ja tu uzspiest like, ja tev patīk šāda veida video, un ja tev patīk arī kāda no lietām, ko man uzdāvināja. Kā arī nospied subscribe, lai redzētu vēl manus videoklipus. Turklāt man būs gaidāms konkurss, kas visiem jums es varu dēt, ka patiks. Un tad tiksimies nākamajā manā videoklipā. Atā! Kā arī vēl es gribēju piebilst, ka šīs varētu būt ekstra svaps vai kaut kāds neparastais svaps. Es ar Katrīnu sarunāju, ka ne viņa man kaut ko stāstīs, ne es viņai. Mēs varēsim spriest par to, kas kurai patīk tikai pēc mūsu videoklipiem, tāpēc es nezināju, ko man pirkt viņai, un viņai arī nebija vairāk mazāk idejas, ko pirkt man, lai gan skatoties manus video jau var pateikt, kas man patīk, jo es visu laiku stāstu tikai par sevi, kas man patīk. Bet man bija diezgan grūti nopirkt Katrīnai kaut ko, tāpēc arī neaizmirstiet iečekot Katrīnas kanālu. Un, ja jūs vēlaties redzēt, kuras dāvanas es viņai uzdāvināju, nospiediet subscribe viņai, arī like viņai un noskatieties to video, kura links būs apakšā.